Čau! Esam atpakaļ pie intervijām. Kas mums šeit ir atnācis? Sen, Amanito, Micēlijs, Mušmir. Tie, kas zina bioloģiju, sapratīs. Tātad, tu uzvarēji, nē, tu neuzvarēji, bet tu dabūji 2. vietu. Vai ne? 4. sezonā. Kā tev dzīve pamainījās pēc tam? Ir bijis ļoti daudz interesantu piedzīvojumu. Mēs uzstājāmies ar Ansi tepat pa lādījumā un visādi crazy dzīves pavērsieni. Un es tagad jau kukoju albīti augšā. Un, ir ļoti daudz. Nu jā, now he's with the big guys. Es arī redzēju, ka tev šodien ir Loud Silence iznāca videoklips, vai ne? Tā kā ejam skatīties Loud Silence, Amanito, vai ne? Un jā, varbūt tev pietrūka īstenībā piedalīties battlos, tu šoreiz esi šovmačā, vai ne? Bet battle tik un tā, pastāsti. Battlos piedalīties es gribēju tieši šovmačā, jo sezonu es esmu izgājis un es tā kā ļoti daudz laika tagad ieguldu vairāk mūzikā. Un man veselu sezonu varbūt īsti negribētos iet, tā kā šie šovmači ir tāds ļoti ideāls variants, ka es varu atnākt uz vienu battlu, vēl izjust tās sajūtas un nomaukt krūtas pantus un krūtas pančus. Jā, es ļoti priecīgs un ļoti excited redzēt. Nu jā, tā kā atjaunināt savus instinktus, vai ne? Jā. Un jūs ar EV, tavu šodienas oponentu, esat diezgan tuvi, vai ne? Varbūt jūs kaut ko savā starpā sarunājāt, vai arī tur būs tāda draudzīgā konkurence? Es domāju, ka visu jūs redzēsiet paši. Es pagaidām neko neatklāšu, neko neteikšu, tā kā stay tuned, skatieties, būs cool. Kā viņš saka, stay tuned. Paldies tev! Paldies jums! Gaidam nākamo. Un jau pie mums nākamais dalībnieks. EV, what's up? Pie mums ir EV. Kā mēs zinām, tu esi daļa no brīvrunu batla, vai ne? Freestyles un viss brīvrunu projekti. Jā, es jau par batlēm domāju, kas tūlīt būs. Bet jā, un tur jau vairāk ir freestyles, vai ne? Un šis tomēr ir iepriekš sagatavots teksts. Varbūt tas process kaut kā atšķirās gatavošanas ziņā? Visnoteikti tas atšķirās gatavošanās ziņā. Brīvrunu battles ir sasodīti neparedzams, jo tu atnāc uz vietas un tu nezini, vai tev būs laba diena, tev būs slikta diena, vai tev atskaņas nāks viegli, grūti, vispārējais. Tur ir vairāk tāds mindseta tīrā preparācija. Šeit ir mindsets plus reāli rakstīšanas preparācija. Tas nozīmē, tev jāpadomā, ko varētu teikt otrs džeks, kādi viņa leņķi, kā viņš domā pieiet tev, kā tu vari pieiet pašam viņam, un cik labi tu sagatavojies un tu pasniegsi sevi, būs arī tas, kā battles iziet. Vismaz man tā šķiet. Tad tur tā kā tāds šahs sanāk 3 soļus priekš, bez mums vai jādomā, vai ne? Mentālais 3D šahs, jā. Nu vot. Nu jā, un kā vispār bija gatavoties pret Amanito, viņš diezgan tālu tik, vai ne? 2. vieta 4. sezonā, nav bišķiņ bail tev? I mean, he's okay, jā. He's okay, jā? Repot viņš prot. Tas viss, jā? Tas ir... Ok. Ar ko tu vispār tā kā pašlaik nodarbojies ārpus mūzikas? Varbūt ir vēl kaut kas, par ko tu vēlētos padalīties citiem? Man patīk gulēt un grāmatas lasīt, un tas nebija gan jau tas, ko domāju. Es strādāju kreisā krastā. Sorry, patīk joks teikt. Mēs ar kreiso krastu aktīvi strādājam pie nākamā materiāla. Ar brīvrunu projektu mēs turpinam aktīvi koncertēt, kaut gan, ja to neredz, tad tas nozīmē, mēs korporatīvajā vidē apgrozamies. Solo projektu arī šobrīd jau būvēju augšā kādus 2 gadus, kaut kas nāks ārā. Ir jāpabeidz psiholoģijas bakalaurs, kur man šogad ir pēdējais gads vēl, un jā, kaut kā tā. Dzīvu darbiem. Beidzot būs vēl viens repers ar bakalauru. Jā, beidzot. Un intereses pēc. Vai mēs vispār nākotnē, ja būs vēl 3-7 mēnesi, vai mēs to varētu redzēt kādā sezonā? Es vēl domāju par to. Es neesmu pārliecināts, vai līdz galam sezonā, jo es savu battlu laiku esmu nogājis pa citu ceļu, pa brīvrunu ceļu, jo es battloju jau kopš 16. gada, un tas ir diezgan ilgi priekš repera viena karjeras. Varbūt, ja ne, teiksim, kaut kādā sezonā,
varbūt, ja ir labs matchups uz show matchu, es labprāt ierastos, jo tas pat vairāk ir pat mazāk par to batlu, vairāk atbalstīt 371 un Brono, tāpēc, ka es respektēju to platformu, ko viņi ir uzbūvējuši. Tas reāli dod džekiem iespēju parādīties lielākajai auditorijai, iemest sev karstā ūdenī un saprast, vai tu proti peldēt vispār, vai ne? Jo tu vari sēdēt mājās un rakstīt savus tekstus, domāt, ka tu esi krūtākais pasaules, līdz brīdim, kad tev nostādina īstu reperi priekšā, vai ne? Tā kā varbūt, laiks rādīs. Ko? Tad redzēsim. Tu jau esi šeit, tā kā viss jau ir procesā, vai ne? Viss jau ir procesā. Vēl tev veiksmi! 3, 7, 1.